Jā, labdien! Esam studijā, esam kopā ar grupu Skarta. Čau. Jā. Čau. Sanija un Sanita. Es pirmajā brīdī viņas neatpazinu, bet es ar Sanitu esmu strādājusi kopā Rokoperā Large Places. Tā kā Sanita mums ir baltā žaketē, un Sanija mums ir sarkanā žaketē. Kāpēc mēs esam šeit šodien? Jo šovakar mūzikas un drāmas telpā Oratorio būs Sanijas un Sanitas, jeb grupas Skarta pirmais koncerts. 19. Sporta 2 kvartālā, ieeja no Hanzas ielas, un kopā ar mums arī ir Maiskina pārstāvis un dibinātājs un, teiksim tā, Oratorio dvīņu māsa vai brālis, kā mēs vēlamies, Uldis Veids, un mēs esam aicinājuši uz sarunu grupu Skarta. Jā, es tad varbūt par to, kāpēc Maiskina ir no malas tā kā pie māksliniekiem. Pirmkārt jau tāpēc, kad, kā tu teici, Rēzī, mēs esam tā kā dviņu brāļu dviņmās, mēs radāmies vienā laikā, gan Maiskina.lv, gan Oratorio mākslas telpa, un tad meitenes nāca ar priekšlikumu, kad viņas vēlās savu pirmo koncertu, un tā vieta, ko viņas man pastāstīja, man nelikās baigi labi. Un tad es teicu, nu, vajag uztaisīt tādā foršā vietā, kas paliks atmiņā, tā, lai ir forši, un kāpēc mēs piekritām, nu, nav tā, ka mums ir baigi daudz naudu, un mēs visu tā kā varam atbalstīt tieši otrādāk. Mums varētu teikt, nav gandrīz nekā, bet tādas foršas meitenes, kuras mēs pēc gada, pēc 2, pēc 3 redzēsim un dzirdēsim par viņām ļoti daudz, jo viņas tiešām ir ar fenomenāli foršām balsīm, viņas ir fenomenāli talantīgas meitenes, un parasti šiem te talantīgiem bērniem vajag kādu, kas viņus atbalsta, pagrūž, es nesaku, ka tas labākais virziena parādītājs, bet man liekas, virziens Oratorio bija ļoti pareizā izvēle, vai ne, meitenes? Jā, un mēs arī jūtamies kā tāda maza ģimenīte ar šo koncertu, jo, liekas, jūs mums tādi jaunie vecāki, mēs tādi mazi bērniņi uz skatuves nolikti. Jūs parūpējāties par to, lai mēs būtu uz skatuves, un mēs ļoti priecājamies būt uz skatuves, tā kā mēs esam ļoti priecīgas. Un šis koncerts, viņš būs, manuprāt, lielisks, un mēs noteikti atzīmēsim un svinēsim šo mūsu notikumu. Pastāsties meitenes par nosaukumu Skarta, jo rakstās savādāk nekā izrunājas, vai ne? Ir lielie burti un mazais burtiņš vai otrādi? Nē, visi būs lielie burti, Skarta. Kā mēs šo vārdu atradām, tā bija vienkārši burtu kombinācija. Mēs sākām ar saburtu, jo Sanija, Sanita, vienkārši meklējām, kombinējām un tikām pie Skarta, un tad, kad mēs arī domājām par savu nozīmi, tad savu vēsturi arī, kā mēs esam gājuši cauri un ko mēs gribam nodot tālāk, un kam būtu jābūt tam vārdam, kas būs pirmais, kas izskan, ar ko mēs gribētu asociēties. Un Skarta ir vārds, kas arī asociēs ar pieskārienu, vistiešākajā nozīmē, un tas ir ideāli, ja ar savu mūziku vai savu esamību tu vari kādam pieskarties un atstāt kādu pēdu nospiedumu uz labu. Pastāstiet par pirmo un otro daļu, ko mēs dzirdēsim pirmajā daļā un otrajā. Koncertu esam uztaisījuši 2 daļās, jā, un pirmā daļa būs oriģināla mūzika, visi mūsu oriģināli skaņdarbi, pirmēt skaņojumi, un otrā daļa būs ārzemju populārā mūzika, jeb izvēlējāmies savus iedvesmas avotus. Un tie būtu? Beyoncé, Miley Cyrus, Erika Badu, viņa ir ārkārtīgi niansēts dziedājums, kas mums patīk. Mums ir Dolly Parton. Jā. Viņai ļoti skaista dziesmiņa ir. Taylor Swifta. Arī viņa ir. Tā nebūs tā saldā populārā, viņai ir vēl kaut kas vecāks, tāds mēs izrakām ārā to tādu dziesmu. Un jā, tā kaut kā. Kā jūs sākāt, kā jūs nonācāt vispār līdz mūzikai, cik gadu vecumā, vai vecāki bija tie, kas pamanīja, vai jūs sākāt dziedāt, pirms jūs sākāt runāt? Es gribētu teikt, ka es jau es piedzimu, un es jau kliedzu kā dziedātāji, bet tā nebija, es nezinu. Jāprasa mammai, bet atklājām balsi 11, 12 gadu vecumā. Es teiktu, ka pirmā izraušanās mums bija pie tā stacionārā datora, mums arī vēl bija tie lielie tie kluči. Mums tur krustāvs no blakus mājas atnesa vai ielādēja videoklipus
kad laikam vēl nebija YouTube. Es nezinu, nebija YouTube. Laikam Sākās. klipus mēs skatījāmies datorā, mēs mācījāmies visus vārdus, lai gan angļu valodu īsti vēl nezinājām, un mēs dziedājām visam tam līdzi, mācījāmies arī kustības. Es teiktu, ka tas brīdis, kad Ļoti mēs- iepatikās skatuves mums māksla. dabīgi gribējās dziedāt un kopēt māksliniekus. Bet pēc tam jau, mamma vainīga, jo viņa lika mums iet mākslas skolā, mūzikas skolā, un tad mēs to apvienojām kaut kādu laiku, un tad mākslas skola atkrita, un tad palika mūzikas skola. Un tad sākās problēmas ar violas skolotāju, jo mēs tikai violu spēlējām, un tad mēs nomainījām uz koru klasu, un tad tikai sākām dziedāt. Kurā mūzikas skolā jūs gājāt? Emīla Melngaļa mūzikas vidusskola. Es pateicu dārziņam, jo Tas ir Rīgā. Jā. Jau piered pie Un Rīgas. no kurienes jūs esat? Mēs esam no Liepājas, jā, tieši tā. Cik brīnišķīgi, no Liepājas, kurā piedzimst vējš. Jā, To dziesmu atpūta jūs arī vēja. droši vien zināt, vai ne? jā, protams. mēs arī tur piedzimām, jā. Jā. Ā, Kā mamma tika ar jums galā? Kā viņa jau mācīja, protams, atšķir, bet kā viņa tika ar jums? Jūs nešmaucāties kaut kad? Es zinu tādu interesantu faktu, kā viņi mūs atšķīra, ka mēs bijām maziņas, ļoti vienādas. Viņas zaļa onkula lika katrai citā. Bet tas bija īs brīdi. Bet viņa ļoti ātri. Mēs varam nerunāt, iet garām istabai. Māma ir istabā, viņa sanitā. Izdara šito. Un skola? Skolā, domājat, kursa biedri, Es klases domāju, biedri? tieši klases biedri. Divas absolūti brīnišķīgas vienādas meitenītes ienāk, un kā skolas biedri, kā klases biedri jūs Viņi balstījās tikai uz drēbēm, tā kā kurai kas ir mugurā, kāda krāsa. Un tad tā. Bet bija arī tuvāki draugi, kas var atšķirt uzreiz. Vajag tikai pierast. Un tad jūs mācījāties Liepājā, jūs pabeidzāt tur vidusskolu? Vai jūs Pamatskolu. Pamatskolu. 9. klasi pabeidzām. Liepājas valsts pirmajā ģimnāzijā, arī kopā ar mūzikas skolu, kas tagad ir Liepājas mūzikas mākslas dizaina vidusskola. Pārmainīts nosaukums, apvienotas skolas. Un tad vidusskolā iestājāmies un pabeidzām, ieguvām diplomu Rīgas Domkoru skolā. Un kas jums tur ir pasniedzēji, kas jums tur bija? Kam jūs sakāt paldies? Paldies, es saku visiem vokālās mūzikas pedagogiem, kas man ir mācījuši un atklājuši ļoti daudz dziedāšanas tehnikas. Ir arī pedagogi, kuriem es gribu teikt paldies. Viņi zinās, kuri man ievirzīja tajā virzienā, kas ir akadēmiskā dziedāšana. Tad liels paldies arī jāsaka par to. Arī populārā Nosauc mūzika. vārdus. Es baidos kādu aizmirst. Man bija kādi 5, 6 pedagogi. Bet es varu mēģināt nosaukt. Inese Romansāni, paldies. Anlija Putniņa, paldies. Santa Šillerei, paldies. Rūtai Dūdumai, paldies. Jā. Es atcerēšos, es nosaukšu vēl kādu. Vai jūs abas mācāties, un vai tas ir tas, kur jūs vēlaties būt, vai jums ir kaut kādi lielāki sapņi, kā nonākt uz pasaules lielajām skatuvēm un stadioniem? Es personīgi mācos šobrīd turpinu džeza līniju. Džeza vokāla pedagogs es esmu akadēmijā, un to es daru, lai, teiksim, man patīk tas treniņš. Man patīk domāt par improvizāciju, par akordiem, jo tur ir savā veida matemātika, teiksim, kaut kāda rēķināšana. Ļoti visus dzirdi, un man tiešām patīk trenēties, turēt savas iegūtās prasmes līmenī. To man nozīmē šobrīd akadēmija. Un, protams, arī draudzīga vide, ļoti, ļoti forša kolektīvas, kursa biedri. Tur ļoti patīkami būt, un izglītība arī ļoti svarīga. Jā, tāpēc es tur esmu. Mums intereses ir daudzās jomās, tāpēc arī mēs pašas sapratām, lai būtu uz skatuves un ietu, spērtu lielākus soļus, mums ir arī vajadzīga prasme komunicēt, izveidot arī sadarbības partnerus, meklēt iespējas, spēt vadīt komandu. Piemēram, mēs esam izveidojuši arī 2 mūzikas videoklipus, kurus var apskatīt YouTube. Tu mani testē bija pirmais, par kuru mums ir ļoti liels prieks, kāds viņš ir izdevies. Un izveidojām arī jaunu otru komandu priekš Kļūdas mūzikas videoklipu, un arī par to ir liels prieks. Un ar tādiem soļiem ejam uz priekšu. Es jau, ka šīs dziesmas arī dzirdēsim. Jā, absolūti, noteikti. Jā. Jā. Uldi, kā tu izdomāji tieši atbalstīt Saniju un Sanitu?
Kā jūsu ceļi krustojās? Mūsu ceļi krustojās tā, ka mūs netieši saveda kopā Agita. Es sākumā Agita Rimševica. Agita Rimševica, jā. Es sākumā domāju, labi, paskatīsimies, kas tur būs. Es tā ne uz ko tādu necerēju, bet kaut kā no tās pirmās komunikācijas man bija, pilnīgi skaidrs. Viņas pašas vēl nesaprot, kas viņas ir. Diemžēl, jo man liekas... Vai par laimi vēl nesaprot? Nē, svarīgākais, ka viņas būs, un es esmu 100%, es nesaku, ka mēs būsim atbalstītāji tā tālāk, bet viņām viss izdosies, un tas, ka viņām viss izdosies, viņām tas ir jāpasaka. Un viņas uz to ir jāvirza, un visiem, kas ar viņām satiekās un kas ar viņām komunicē, it sevišķi tie, kam šodien paveiksies atnākt uz viņu pirmo koncertu, klausieties, jums vēl ir iespēja dabūt gan biļetes vai dabūt ielūgumus no mums MySkin, atnākt uz šo 2 fantastiski talantīgo meiteņu koncertu, kuras ir tā kā 2, bet dzied tā kā 1. Tas būs fenomenāls muzikāls piedzīvojums, un tieši iemesls dēļ, tas ir forši redzēt, ka tu tā kā esi bijis pašā sākumā, pēc tam viņus iespējams aizmirsīs par mani tāpat kā par tiem 2 pasniedzējiem. Viņi nosauc 4, bet tos 2 aizmirst. Bet svarīgi, man pašam ir tāds, prieks un gandarījums, kad Agita, viņa mums ir piespēlējusi, es pazinu tevi. Tas viss iet caur to, ka mēs visi viens otru pazīstam, un mēs viens otram varam kaut ko ieteikt. Mēs viens otru varam atbalstīt, un nevienmēr tur ir vajadzīga kaut kāda tur mega liela nauda. Ir vajadzīga vēlēšanās, gribēšana un likt tiem cilvēkiem saprast, ka jūs ejat pareizo ceļu, bet jums ir jāiet varbūt tā kā ar kāju reizēm jāspēr durvis vaļā ir. Un runājot par biļetēm, kur tās var iegādāties, un vai ir kāds MySkin atlaides kods? Jā, ir MySkin atlaides kods, MySkin 30, laikam. Jā, bija MySkin 30 atlaides kods, ir aula.lv, vēl var iegādāties biļetes Oratorija mākslas telpā šodien 7:00, un, lai mēs varbūt baigi gari un ilgi nerunātu, meitenes kaut ko ir, es nezinu, vai sēdus var kaut kādu īso fragmentiņu, tā, lai cilvēkiem... Jā, jūs kamēr domājat, es vēl pateikšu, mīļie skatītāji, ka Oratorio gan uz izrādēm, kas notiek, gan uz viesu izrādēm, kas ir, piemēram, improvizatori, ir darbojas bārs, kas saucās O-bufete, un mums zālē ir mazi galdiņi, kur jūs varat droši nākt no O-bufetes iekšā zālē, nolikt savu kafijas vai ūdenskrūzi vai vīna glāzi, un mēs rūpējamies par to, lai jūs justos kā mājās, mājīgā atmosfērā, un cik vien intīmi tas ir iespējams satiktos un klausītos un dzirdētu savus māksliniekus un aktierus, lai jūs redzētu viņus tūmā, tādā tūplānā. Un meitenes... Es varu vēl, jā. Es par to, ko es paturpināju, kā meitenes jau paši sākumā arī pateica, tas galvenais virzītājs spēks ir un bija pašā sākumā. Viņām bija mamma, kas viņas ievirzīja tur, kur viņām ir jābūt. Un mamma vienmēr ir jāpiemina, lai kā negribētos, bet viņas mums vienmēr ir tās, kas mūs ir izveidojuši par tādiem cilvēkiem, kā mēs esam. Es atklāti varu publiski pateikt, ka es arī visās darba intervijās, ja mums nāk kāds iestāties darbā, es visiem vienmēr prasu, ko tava mamma ir darījusi. Un tad pēc tā mēs arī redzam, vai tas cilvēks ir, kā saka, mūsu kolektīvu vērts vispār. Jā. Es domāju, dziesmu. Piebilst, man šķiet, ka kods ir MySkin. MySkin ar lieliem burtiem. Jā, bez cipariem, vai ne? Bez cipariem. Jā, 30% atlaidi būs ierakstot MySkin. Jā. Un? Dziesma, jā. Balss neskan šorīt. Vēl ir rīt. Bet kā vakarā skanēs? Tagad jūs dzirdēsiet, kā ir tad, kad balss neskan. Tad jūs varēsiet iedomāties, kā būs vakarā, tad, kad balss skanēs. Ko tu gribētu dziedāt? To pašu? Jā, būs, jā.
Ok. 1, 2, 3. Domā, esmu labā, savelc rokas dūrējies un kaujā, vai tu joko, laime man ir naudā. Reizi. Nu, Man liekas, Nebija kaut kas tonis, jā. nebija, jā. Tad vēlreiz. Tad vēlreiz. šo mēs varēsim izgriezt, vai ne? Jā, izgriezīsim ārā, jā. Jā. Vai nebija liela sekunda? Nē. Maza tarca? Domā. Labi. Jā? Ok. Ārprāts man karsti palika. 1, 2, 3. Domā, esmu labā, savelc rokas dūrējies un kaujā, vai tu joko, laime man ir naudā, vienu reizi mazāk, esi malā, 2 džeki, 10 glāzes galdā, ārstē lode savā galvā. Wow. Interesanti, kā skanēs šajos miķīšos. Nu, tad tiekamies Rotorio, Jā. mūzikas un drāmas tāpā, sporta 2 kvartālā, ieeja no Hanzas ielas, pulksten 7 vakarā, bet ieeja jau no 18:00, jo darbosies jau O bufete. Tiekamies! Tiekamies! Tā.